Latvija, tā jau ir mūsu zeme. Tas jau ir skaistums, ka mums ir tāda zeme. Mums ir 4 gada laiki, kurus var izbaudīt. Mums ir jūra, mums ir skaista daba, tīra daba vēl joprojām. Protams, kādreiz gribas aizbraukt kaut kur citur pastīties, Klinšainos kalnus vai Tuksnišus, bet gribas vienmēr atgriezties mājās. Novads arī sakopies. Ceļš Saules pilsēta jau, tāpat arī laukos tiek darīts. Protams, ceļi grūtāk, kas tieši mana specialitāte. Mazāk kaut kas varbūt sakopjās, bet dara tāpat, cik var tik dara. Skaisti tā Latvija, dzīvojam Latvijā. Izvēle, tas ir tāds diezgan interesants jautājums. Pirmkārt, pats jau intuitīvi cenšos just, vai tiešām man to vajag vai nevajag. Tā kā es esmu uzņēmuma darbinieks, tur jau brīžam izvēli izdarīt savu uzņēmumus. Jāstrādā tur un jādara. Protams, tur arī vēl izvērtēju savus riskus iespējamos, veidojot komandu. Protams, gribās, lai ir laba komanda, kas viss arī līdz to dara labāk to izvēli. Mums dzīvē tie piedāvā daudz ceļu. Es savā dzīves lielākajā posmā izvēli neesmu izdarījis ļoti bieži, bet visu to, ko es izvēlējies, to savu izvēles ceļu, es nenožēloju. Gandarījumi bijis dzīvē ļoti daudz. Protams, pirmais gandarījums jau tas ir, kas saistīts ar ģimeni, ar bērniem. Bērni jau ir, visas meitas ir lielas, katrs nodarbojas saviem darbiņiem. Gandarījums, ka viņas nav aizbraukuši no Latvijas, kas strādā Latvijā, jo Latvijā darbu atrast var. Vēl gandarījums ir, kas saistīts ar darbu, par paveiktajiem objektiem. Tā kā mēs atrodamies uz Kuldīgas ielas Saldū, Saldas novadā, arī gandarījums par šo paveikto pārbūvēto ielas posmu, jo komanda tas nav tikai es vai mani padotie. Komanda tas ir gan pasūtītājs, gan būvraudzība, gan būvniecības.